Jā, lūdzu. Šajā brīdī ar uzvarētāju kausu laukuma centrā aicinu sagaidīt Rīgas brīvostas pārvaldnieku. Beidzam nosaukums līdz galvu Leonīds Milganovs. Lūdzu ar aplausiem! Cienējamie sportisti, godātie skatītāji, beidzot noslēdzies ir kārtējs krastu mačs. Kreisais krasts ir uzvarējis labo. Kurjos gadījums ir tas, ka šīs dienas zaudētāji komanda jāpasniedz kausu. Bet es ceru, ka nākošais būs viss savādāk. Ņemot vērā to, ka es esmu dabūjis mikrofonu, man pieliet pie vārda. Gribu tiešām visiem izteikt grandiozu pateicību. Pirmām kārtām uzsvērt vēlreiz Edgaru Jaunu un Raimondu Elbakienu, Renārs Zeltiņu un Raimondu Zēpu un visus pārējos, kas piedalījās un līdz jūtiem pasākumiem. Uzvarētajiem urā! Un Leonīds Milganovs pasniedz kausu komandas kapteinim Rīgas vicemēram Amerikam. Aplausi! Kreisais krasts 7. gadā rezultātā 3-3 izvirzās vadībā ar 4-3. Milganov kungs, mēs simboliski vēlamies jūs pasniegt arī krekliņu, krasta maču krekliņu. Un tu esat kopā mums tagad. Aplausi Leonīds Milganovs. Paldies, bet kreisais krasts uzvarēja, bet šodien politiķiem visu cieņu 2 punktu plus labam krastam. Mēs labosimies nākošo gadu. Paldies! Politiķi sanākam kopā, uztaisam vienu kopīgu bildi piemiņu krastu mačam, un tad mums ir kūciņi. Visi ir kopā. Ja, tieši tā kūku pasniegs Rīgas dzirnavnieku pārstāve Aija Lakstiņa un tortes fabrikas konditoris ierasti krastu mačā. Šis gardums visiem krastu mačā apmeklētājiem, visiem Rīgas iedzīvotājiem, viesiem. Wow, kāda ir kūciņa. Jau 2. gadu par godu Rīgas pilsētai Hercogs aicina Rīgas labākos konditors un šefpavārs piedalīties recepšu konkursā Rīgas kūkas garša un radīt kūkas, kas vislabāk raksturot mūsdienu Rīgas pilsētu. Nu lūk, arī rezultāts. Šogad tika meklēts labākais stāsts, kas Rīgu izteiktu garšā un kūkas noformējumā ar stāsta tēmu Rīgas torņi. Lūk arī Rīgas tornis. Šajā tornītī tā gribētos seju ielikt. Nekad neesmu to darījis. Tā, čā. Varbūt nevajag. Un paprocināt tornīti. Bet jā, tiešām lieliski kūka, torte. Tūdaļ visi baudīsim kopā ar rīzniekiem, viesiem, dalībniekiem, spēlētājiem, organizatoriem. Visi vienosimies kopā, un tūdaļ arī varētu būt simboliskais. Loginovu, kur ir Loginov kungs? Pirmais simboliskais kūkas griedziens. Vienīgais mums ir Nažuks. Nazīts vajadzīgs. Simboliskais trieciens varētu būt. Nav nazīts? Nažukišs. Tūdās mēs redzēsim pakaļ. Lūk arī nāk šķivīši. Etergāls jau ir gatavs. Jā, rekur arī ir. Wow. Te pat nevar saprast, kurā daļā griezt. Un aplausi ir vietā, jo pie šīs kūkas jūs varēsiet tikt pēc pavisam īsa brītiņa, līdz ko tā būs sagriezta un gatava pasniegšanai. Tas vienkāršākais uzdevums no pils kaut ko nogriezt. Uzdevums veikts, palīdzēs dāmas un kungi. Mēs savukārt sakām jums lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā krastu mačā 7. gadā. Lieliski aizdījām gan basketbolu, gan šodien mums uzlabojās laikapstākļi. Varējām aizdīt slamā konkursu un Lots of Gravity vakar Street Media konkursu.